Un priekš tā mēs arī to Patreonu uztaisījām. Tad, ja tu gribi sakārtot savu dzīvi, tev ir jāstrādā prātam regulāri, nelielām devām, jāapstrādā informācija, bet katru dienu jāapstrādā pareizi informācija, kas ļauj virzīt tavu dzīvi pareizā gultnē. Ja tu izlaidi kaut kādas dienas neapstrādājot nekādu pareizu informāciju, un tev vēl nav veselais saprāts noformējies, tad visa tā informācija, ko mēs te sociumā, tad tas viss tev vienkārši raustīs pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, un tu nekur neaizies pa savu dzīvi. Prātam jādod ēdienu to, kurā virzienā tu vēlies sevi attīstīt. Tur principā pa simbolisku maksu, tas ir 15 eiro mēnesī, tu ir bezlimita piekļuva visiem tur audio, video materiāliem, par ko mēs tur runājam. Tas ir tas pamat ideja priekš tā, ka cilvēks, kas ir pārmaiņu procesā, kad cilvēks var iet tur, un tur ir pa tēmām kaut kas sadalīts par kaut kādiem ilgumiem, formātiem, priekš sievietēm, priekš vīriešiem, par uzturu, par vēl kaut ko, un tas viss ir savstarpēji saistīts, visas tās tēmas savstarpēji sasaistās. Otra fona lieta ir tā sabiedrība. Formējās sabiedrība cilvēkiem, kuri vēlās doties uz kaut kurien. Tev šādi priekš tam ir tas Patreons, lai sanāk kopā cilvēki, kas vēlās doties kaut kādā sev vēlamā virzienā. Un tad Patreons pēc būtības ir tas, kas ļauj cilvēkiem iet tādā virzienā, kurā viņi paši vēlās atrast savu ceļu. Vispār par to informācijas uzņemšanu, par ikdienišķu klausīšanos, tas tā tiešām ir. Tā ideja jau tāda ir. Klausoties to informāciju, ka mums varbūt paliek labāk, bet tas jau nav tas galvenais mērķis, kāpēc to klausīties. Galvenais mērķis ir tāds, ja tiešām vēlamies mainīt savu dzīvi, ir jāklausās informācija, kas ir balstīta īstenībā un kas ir balstīta uz dzīvības vairošanu, dzīvības radīšanu, savas dzīves sakārtošanu, principā. Dzīves pārmaiņu atbalsts Patreon, viņš dod to iespēju. Tur ir daudz līdzīga informācija, kas tiek pasniegta cilvēku apziņas skolā, un es arī to izmantoju kā ikdienišķu tādu instrumentu. Tas ir kā viens no instrumentiem, kurus izmantoju, lai nenomaldītos no tā ceļa, kur esmu aizsācis, kur esmu apzinājies, ka man ir jāiet. Kad ir vēl citi cilvēki, kas arī iet pa šo ceļu, tas dod to emocionālo atbalstu tajā procesā, kad tu, piemēram, tev vajag kaut ko parunāties ar kādu, uzdot kādu jautājumu, vēl kaut kas. Priekš tam tas Patreon platforma arī ir izveidot, lai cilvēki to varētu darīt. Tāpēc pārējie dalībnieki tur ir, kas varēs palīdzēt atbildēt, vai es varu atbildēt uz kādiem jautājumiem. Ja? Ļoti labi tā komunikācija dod to iespēju atrasties starp sev līdzīgiem, kā es agrāk teicu, starp meklētājiem, kas meklē sevi patiesībā. Ja mēs jau neko nemeklējam, mēs sevi esam pazaudējuši. Un tas ir tas Patreons, un tas Patreons ir nosacīts tāds kā informācijas enerģijas apmaiņas platforma. Ja? Tā kā mēs viens otram palīdzam, viens otru atbalstām, finansiālais, tas atbalsts, principā, nekas tas nav, tas ir 15 eiro, un tev ir piekļuva informācijas apjomam, kur kāds varbūt teiks, es tā kā bez maksas varu internetā atrast. Tu vari atrast visu kaut ko, bet jautājums, vai tev filtrs ir gatavs atfiltrēt to, kas ir nevajadzīgs tev. Lielākā daļa nespēja vēl atfiltrēt. Lai tu atfiltrētu, ir jābūt saprātam un ideālā variantā veselam saprātam. Tad tu vari uzreiz atvērt grāmatu un pateikt, šitā te grāmata ir tas labi, un vispārēji 85% ved tevi nepareizā virzienā. Tas Patreons, viņš ir tā platformiņa, kas ļaus, pat ja jūs vēl neesat sākuši klausīties kurs, tas ir kā arī laba vide, kur ieiet un paklausīties un saprast, varbūt tas ir kaut kas, kas mani uzrunā. 15 eiro mēnesī tas nav nekas. Mēs aizējam, vairāk iztērējam, aizējot, paēst pusdienas vienas. Es tagad redzu, cik tā informācija, kas ir gan Patreonā, gan cilvēka apziņas skolā pasniegt, cik viņa ir patiesībā vērtīga, un to pat īsti nevar novērtēt naudā tādā ziņā. Tas ir aptuveni tā kaut kāds. Aptuvens tāds cipars, pierādīt to var tikai katrs pamēģinot un paklausoties. Un, ja nerezonē galīgi, tad varbūt ir kaut kāds cits virziens dzīvē izvēlēts. Un cilvēkiem nerezonē tad, kad viņiem sāk norādīt ar pirkstu, ka tev ir jāuzņemās atbildība pašam par savu dzīvi. Un tagad man savilkās, ka tā atbildība ir pilnīgs precedents tam upurim, kurā es visu laiku iepriekš dzīvoju, konstanti neredzot, ka es viņā dzīvoju. Un tagad es redzu to iespēju izvēlēties to savu dzīves ceļu, principā. Ja runā par upuru pozīciju, tad tieši Patreonā tam ļoti daudz informācijas par to, kā pamanīt, kā minimizēt to ietekmi, jo bez tā nekur citur netiks, principā, pilnīgi nekur netiks.
attīstības ceļā, ja pārējais viss ir ilūzija, principā. Tev zemapziņa, viņi jau ir 60 gadu garumā, vai 50 vai 30, cik nu kuram tie gadi ir, viņi ir iemācīti konkrēti darīt tā, lai tev ir slikti. Ar pārliecību, tādu ilūziju, ka tas ir pareizi, tas ir normāli, jo visi taču tā dara un visi tā dzīvo. Un, lai no tā izkāpt ārā, tur nav variantu, ka tev visu laiku tā smadzenēs jādolba iekšā kaut kas pretējs. Jo savādāk tu nesapratīsi, kas tev jādara. Tu mirklī saproti, pēc 5 minūtēm tu jau visu aizmirsi. Tā kā esat laipni aicināti gan Patreonā, gan cilvēku apziņas skolā, piebiedrojieties, ja gribat kaut ko mainīt savā dzīvē. Mainīt jebko, sākot no uzturu paradumiem, attiecību tēmām, sakārtot vispār dzīves jēgas, kaut kādām sapratnēm, kaut kādām motivācijām, sūtībām, ja ir problēmas, sevi savest kārtībā. Tieši tas viss ir, tieši par to mēs runājam visās skolas un Patreona lekcijās un ierakstos un viss, kas ir pieejams, visi materiāli ir tur arī, skatām un redzam.